16. februāra vakars, otrdiena un kopā ar Valsts asins donoru centru pirmspēdējā Rīgas Dinamo kontinentālās hokeja līgas regulārā čempionāta spēlē pēc kārtas 59. līdzutēji pirms mača devās uz Arēnu Rīgu un ziedoja asinis, palīdzot glābt dzīvības. Pavisam šodien spēli klātienē noskatījās 5766 līdzutēji. Daudz no viņiem šodien atsaucās Valsts asins donoru centra un Rīgas Dinamo aicinājumam, un kopā tika izglābtas 213 dzīvības, kas bija ļoti labs un pozitīvs spēles sākums mūsu šī vakara cīņā pret divkārtējiem Gagarin kausa ieguvējiem Maskavas Dinamo komandu, kuri šobrīd cīnās par labāku vietu turnīra tabulā ar Soču komandu. Soči šajā laikā, kad Rīgas Dinamo krustoja nūjas ar Maskavas Dinamo, aizvadīja spēli pret Bratislavas Slovanu, bet par to šīs translācijas un reportāžas turpinājumā. Spēli abas komandas iesāk ļoti piesardzīgi, un pēc manā kolēģa Ronalda Cinka teiktā, pirmajā trešdaļā komandas kā bokseri pirmajā raundā taustījās un izmēģināja viens otru, kādu spēles stilu komandas turpinājumā piedāvās. Pirmo noraidījumu nopelna Rīgas Dinamo, un Eriks Ševčenko par pretinieku lupināšanu tiek apsēdināts uz 2 minūtēm. Teicama darbība aizsardzībā, palīdzība komandas vārdsargam. Jakubs Sedlačeks no zilās līnijas mestās pretinieku rīpas atsina laukumā stūros, un mazākums ir izturēts. Līdz ar to spēles pirmā trešdaļa noslēdzas ar bezvārtu neizšķirtu 0-0. Otrajā trešdaļā klātesošie līdzutēji atbalsta Rīgas Dinamo, un vienā no epizodēm Miks Indrašs noķer pretkustībā pretinieku komandas vārdsargu Irjomenko un atklāja spēles rezultātu 1-0 uzgavalē klātesošie līdzutēji, un ar tiešām ļoti lielisku atmosfēru un noskaņojumu Rīgas Dinamo turpina cīņu pret Maskavas Dinamo komandu. Spēles trešajā trešdaļā lielāks spiediens viesu izpildījumā, vēl viens noraidījums Lauris Dārziņš, 2 minūtes, un atkal mūsējie iztur par skaitliskā sastāvu pārkāpumu. 2 minūtes pirmo reizi spēlē nopelna arī mūsu pretinieki. Mūsējiem diemžēl neizdodas dubultot spēles rezultātu, bet tas šovakar nebija nepieciešams. Teicama, skaista un galvenais ļoti vajadzīga uzvara priekš mūsu līdzutējiem, priekš pašas komandas. Pēc spēles to apliecināja arī mūsu vārdsargs Jakubs Sedlačeks. Sedlo, congrats with the victory, and tell me first how important was today to make the victory against the two-time Gagarin Cup holders, Moscow's Dinamo. Yeah, it doesn't seem, but for us it was really important this win, because we didn't want to lose at home. We told ourselves in the locker room that we have to try to win this game because of fans, because of the city, and we did it. So we were happy today, but we have still one game, so we will try to win next game as well. What was the main points before the game you put the attention before this game? We had to focus on ourselves, and we did it. And I think that we were a little bit relaxed in that break. Almost all team was a little bit sick, and we didn't have so much power. And then we relaxed. We had a couple of days off, and we trained good, and we showed in this game. From your game today, can you mention some really dangerous situation before in front of your net? There was a couple of dangerous situations, but we played very good in our D zone, and our Ds were really good today, and they helped me a lot. So happy for them. For the fans, what can we and the fans can expect from you in the last game of the season after 2 days? Tomorrow we have practice, so gonna be a little bit relaxing day tomorrow, and last game against Gas. So it's gonna be a good game for all of us, and we will try to show our best and try to win. Thank you very much. Good luck in the last game. Thank you. Spēles laikā nezinot, kā risinās notikumi Sočos, kur Soči uzņēma Bratislavas Slovanu komandu, un šī ir cīņa par 4. vai 5. vietu Rietumu konferences turnīra tabulā. Ar 5-2 Soči ir izcīnījuši uzvaru, un tādējādi Maskavas Dinamo paliek tur, kur viņi ir. Vai play-offos laukuma priekšrocība ir ļoti svarīga, un kā šovakar jutās pirmo reizi pret saviem bijušajiem skatītājiem un komandas biedriem Mets Robinsons pretinieku rindās, to viņam jautājām uzreiz pēc spēles. Here comes the weird questions, but actually no. How important for you was to play a good game today in the Riga, and what missed for that? Yeah, I mean, it was really important for us to play well. Unfortunately, we weren't able to score. Sedlacek played really well today. I mean, we had a couple chances and shut us down early, and it kind of turned the game for Riga. And you know, they got one on a good play by Meeks, and we couldn't come back.
What was the main task for you from the coach side when you came to Riga? Just to play hard. I mean, Riga has nothing to lose. They're not making playoffs, so they can play pretty loose, and that's dangerous when we have a lot on the line. Do you know the result versus Sochi and Slovan? No, I don't actually. Actually, they are on the first place now with 105 points. Yeah. How important is the home court advantage in the playoffs for you? I mean, it is really important, but at the end of the day, if you want to win the championship, you got to beat the best team, so it doesn't matter if you play them in the first round or the last. What is the personal feeling before the playoffs? I mean, before this game, we had won quite a bit in a row, so we just got to get back on track after today and forget about this game and come out hard against CSKA tomorrow. How it is for you again to play in the Riga in front of the Riga spectators? It's great. I mean, I miss this rink, I miss this town, so it was fun to be back, and it's my first time back since I left, so it was a lot of fun. Thank you very much and good luck in the playoffs. Yeah, all right, see you later. Pēdējo 60. regulārā čempionāta spēli šajā 2015. un 2016. kontinentālās hokeja līgas sezonā Rīgas Dinamo aizvadīs ceturtdien 18. februārī pret Gagarina kausa turētājiem Ilju Kovaļčuku un Sanktpēterburgas SKA. Cienījamie līdzteji, ja jūs bijāt kopā ar mums sezonas pirmajā spēlē, aicinu jums godam noslēgt sezonu kopā ar mums arī pēdējā 60. spēlē. Viens no līdzjutējiem spēles laikā tiks iepriecināts ar jaunās sezonas abonementu, bet pēc spēles jums būs iespēja kāpt uz Arēna Rīga ledus un pateikt lielu paldies par aizvadīto sezonu Rīgas Dinamo spēlētājiem, uztaisīt arī kādu bildi un palūgt arī kādu autogrāfu. Bet visus abonementu īpašniekus mēs gaidām jau sestdien 20. februārī sākot no 12:00 dienā Pīķos Inbox LV leduskalē uz abonementu periodu. Nu ko, kopā ar Dinamo katrā spēlē arī pēdējā šajā sezonā. Tiekamies!